Ir svētdienas rīts, 25. augusts. Mēs lēnām jau kravājam mantas un brauksim tālāk uz Varnu. Es te tagad netieku ārā, te vārti ir ciet. Bet pat neviena, vairākas lietas, kas man Bulgārijā patīk, nepatīk. Man patīk, ka cena šeit ir draudzīgāks, protams, nekā Itālijā vai Francijā, bet viesnīca ir vairāk vai mazāk ok, bet tu izēji pa vārtiem un tur ir vienkārši Šanhai, vienkārši Šanhai. Kaut kā, ceļš te ir neasfaltāts, tas vēl būtu tas mazākais. Mēs vakar staigājām pa pilsētu, žēl, ka kamera man bija palikusi mājās lādēties. Kaut ko tādu es arī nebiju sen redzējusi. Kad, man liekas, pie mums pat trakajos 90. tā nav. Kaut kur normāli ēstuva, kaut kur kaut kāds bardaks, viss nolaists. To pat grūti ir aprakstīt, tas ir jāuzfilmē. Mēs ar Arturu spriedām, kad atbraukt ceļojumā šeit uz Bulgāriju var, bet izvēlēties šo kā vietu, kur atpūsties, tā kā uz kurortu braukt, nezinu, es laikam tomēr nē. Tā, mēs esam Varnā, noparkojuši mocu te uz ielas un iesim uz centru. Mums jāiegaumē gan... Jūdeni vajadzēja noteikti. Un reku, te ir arī tas, par ko es runāju. Vietām bija ļoti skaists. Mēs iebraucām pa tādu ielu, kur bija puķas ļoti skaisti. Gan mēs esam pat ne nomalē, mēs esam pie tā jūras dārza, lielā parka. Reku, lapas nav savāktas, te kaut kāda pamesta teritorija, kaut kāds grausts. Mēs paiesim tālāk, tur atkal viss būs tip-top. Tas ir tas, kas... Es vēl no rīta domāju, kā tas ir tajos lielajos kurortos, tur, piemēram, saulainajā pludmalē vai zelta smiltīs. Varbūt, ka tur tā nav. Ja es būtu tagad populāri blogeri, tad es teiktu, rakstiet komentāros, ja esat bijuši, kā jums tur patika un kā tur bija. Bet es neticu, ka tur ir īpaši savādāk. Dosimies tagad uz Varnas gājēju ielu, paskatīsimies dažus apskates objektus. Varna ir 3. lielākā Bulgārijas pilsēta. Tā man vajadzētu piefiksēt to vietu, kādā ielā mēs esam. Tu redzi? Tā. Tūlītās Graf Ignatjev. Graf Ignatjev numur 6. Numurs nebūtu svarīgi. Graf Ignatjev. Jā, brjuki prevrašājot, tāds variants vajag labi darēt. Reku vēl
Bet, nu, no otras puses es arī negribētu, lai mani pārprot un es varētu teikt, nekādā gadījumā nebrauciet Bulgāriju, tas ir šausmīgi, te nav ko redzēt, te nav ko darīt, te ir šausmīgi. Brauciet un koncentrējieties uz tām skaistām lietām. Melnā jūra ir skaista, dabas skati ir skaisti, ēdiens ir fantastisks, cenas draudzīgas. Arī apskats objekti daudz šeit ir skaisti, vēsturiski. Tā kā baudiet, ko var baudīt, vai ne? Vai ne? Jā. Turpinam doties centra virzienā. Jeliņas paliek aizvien mīlīgāks. Bet, nu, kā jūs redzat, Domno Učeņika. Učeņikā. Skola laikam kaut kā, ne? Kas tad? Kačs. Jau tā kā renovēti izskatās. Bet apakšā arī tas supermarkets nevar saprast. Strādā vai nestrādā? Izskatās, ka nestrādā, bet īstenībā strādā baigā piparboda. Jā, tur ir ēna. O, šitie arī tad darbojās. Jā. Kaut kāda. Šis viss Ņujorkeri? Tā izskatās, ka visi viens vienīgs Ņujorkers. Un šis ir centrs. Te uz vienu pusi var paieties, reku tur uz otru pusi var paieties. Mēs no sākuma iziesim maršrutu, vairāk vai mazāk. Mēs bišķi vairāk dabujām naudiņas. Mēs dabujām 96,50. Tāpēc, ka kurs bija bišķi labāks nekā tajā tur Kranevā. Skaista ēka. Viņa krāsa ziņā viņa līdzīga tai, kas bija, atceries, Sofijā. Arī teātrs. Jā. Bet pati tā ēka ir pavisam savādāk. O, strūklakā. Mēs ejam uz to baznīcu. Čaņskī, kaut kāds teātris. Es ar šitā uztaisīšu bildi, ka tā meitene. Ja godīgi, es jau vairs neatceros, ar ko šī ēka ir ievēro, bet šī ir renovēta, un te jau noteikti šiks hotels. Varbūt mums vajadzētu tieši šeit palikt, ne? Nē. Ne? Tik šikas, man bail. No tik liela šikuma, jā? Jā. Pagriežamies pa kreisi. Ja ir aizvējš, tad arī ēnā nav īpaši forši. Jā. Bet, ja... punk, rock, gothic, bikers. Obuvki, top ceņi. Nu, pasties, man liekas, ka tur ir cieta, bet paskatīties. Jā, nu ieej. Kāpēc es pievēršu uzmanību tam veikalam? Patvainīgi. Neko. Šis ir foršs. Tu ej pa tāda ēniņa. Noliec to pudeli tur uz. Es to vispār izdarīšu. No? Es palaidīšu. Jā, labi. Ielas centrā ir plašas. Te vakaros, ja pulcējas cilvēki, tad vieta te ir pietiekama. Nu, svētdienas rīts. Bet te galdiņa nav, vajadzēja vakarā. Jā, bet vispār centrs ir plašs. Šinī ielā viss izskatās ļoti jauki. Diezgan tīrs salīdzinot ar citām vietām. Veikali vairāk vai mazāk viss darbojas. Mājas ir vairāk vai mazāk restaurētas. Un te jau ir forši. Bet atliek noklīst. Nu, te kaut kāds stūris palicis, nedataisīts. Bet atliek noklīst kaut kur kādā tālākā saunielā un viss.
Tad ir Kirdikts. Šī tā baznīca, uz kur mēs nākam, ja? Izrakumi šitos papildus. Te mēs arī nokļuvām ieliņā. Ieliņa pats smuk, bet tur kaut kāds tupiks, kaut kas. Te kaut kādi veci izrakumi. Te pat trotuāri īstenībā nemaz brīžiem nevar iziet, tur viss ir. Jā, bet te veci romieši, Jā. visu, redzi. Jā, pat ne senie grieķi. Vai vēl pat ātrāk. Kā es tev teicu, ka Varna ir dibināta 3000 gadus pirms mūsu ēras? Jā. Vai Nesabera tā bija? Nē, Nesabera. Te jau teritorijas ir ar senu, tiešām ļoti senu vēsturi. Te jau viss notika, ka Melnās jūras. Mhm. Grieķi, orikādi vīnmuts. Rimski ķermi. Jau, nāc upsies vīnmuts jau. Oho. Jā, kad daismi vīni, tad dais. Nevis ampelējās. Romieši. Pirts. Romieši vai grieķi? Romieši, taču jau rakstīts Rimski. Viņiem citāds bardaks, gājēji pārēji ir, bet tur tāds, ar tādu Šanhaju, ka nevarēja nemaz saprast, vai tur var tikt garām, vai nevar tikt garām. Pāriet jau pāri, tur redz var, bet tur jau pēc tam ir žoks, un tur gar to maliņu, tur tā īpaši es negribētu iet. Viss tā, krieviski sakot, čeres žopu bišķītiņās. Es saku, kā krievi saka, čeres žopu bišķi, viss te ir. Ne jau vienkārši čeres žopu. Ne jau vienkārši, te ir tā nevienkārši, jā. Balkārsku žopu, jā. Kaut kādi drakoni. Jā. Drakoni, pirdon. Mēs esam parkā, kas sauc Jūras dārs. Viņš ir ļoti liels, ļoti. Un tāpat ir arī pludmale. Kaut kādas kafejnītes. Bet te ir arī baigais karstums. Varbūt, ka iziet pludmalē, ir kaut kāds vējš no jūras un atvēsina. Bet te tā, es īstenībā varbūt tās arī nemaz īsti negribu noiet lejā. Jā, skrējēji. Ko mēs varbūt varam iet atpakaļ un braukt tālāk? Jo pa parku es staigāt īpaši negribu.
mēs esam Nesebarā. Te jau ir tāda Itālijas vai Francijas atmosfēra, jau te jau var just, ka ir kurortzona, te jau viss ir daudz sakārtotāks. Te ir kārtība. Jā. Daudz lielāka kārtība. Jā. Un tad mēs iesim Vecpilsētā. Es ceru, ka te pa tām trepēm var, ka te nav tikai uz barčikiem. Jā. Nevajag cerēt, vajag iet. Tu man te nekomandē. Atradies baigais komandieris. Vai nu jau mēs? Nu? Kilometri. Nezinu, tad jāskatās, Burgas nav tālu no šejienes. Ja Burgas ar apsmītas Zabonlāja centrā, tad mēs aizbraucīt nakšo un vakarā izstaigā visu pilsētu. Ne? Jā, tad jāskatās. Kaut kur jāpiesēž. Kafīžnieks. Jāpaņem kādu kafiju. Kādu kafiju vai augsts dzēriens. Un jāskatās. Mēd, kas mēd nav redzējis, kas ir cigla. Bet tas ir bulgāru medus. Understanderi. Kur mēs varam piesēst? Visādi magnēti. Jā. Tur ko? krastā Centrāli. vajag sēdēt. Bet tur vējās viss. Bet mums jāiziet uz to krastmalu. Tagad man šķiet, ka man no šejienes prom nedabūs. Un ne jau tāpēc, ka te būtu baigi skaistais skats, bet tāpēc, ka te tos foršs pūts kvarterī. Ne? Jā. O, viss peldās, paskaties. Jā. Tā mums jāiet uz moču pēc peldas. Nu, tu jau jā, es nevaru. Tu vari droši, es tev varu pagaidīt. Droši. Bet vielas arī nav. Es domāju, ka tas vēl jādara. Sena ēka, redzi, tā, kurai mēs gājām tur garām. Šī arī. Es nezinu, vai romieši, man liekas, šitās ir Bizantijas laika ēkas. Nu, kur skaties? Rakstīts ir. Oi, ko te ir foršs ēnā. O, te var. O, jā, rek, tur var Old Nesebar. Tur varētu būt foršs. Kamēr vienbrīd viņi man niķojās vispārībā slēdzās ārā. Tagad viņi man rāda, ka man kartē nav vietas vairāk priekš video, bet viņi filmē. O, tur arī pasties ar tur lejā foršs. Kafiju-južņiki jau te baigi labietā krastmalā tā ar atmosfēru. Cenas te ir dārgāks nekā tur, kur mēs bijām, kur bija bardaki. Te jau uzreiz jau tā turistiskāk viss ir. Tā. Arturs ir laimīgi iepircies. Viņam tagad ir Biker Max un Biker Breloks. Nopirkt čalis. Ilva vēl neko nav nopirklis, bet gadņau viss man vēl priekšā. Mēs tad meklējam, mēs gribam kādu kafiju vai kaut ko augstu. Bet tādā vējainākā vietiņā, lai būtu. Smuki te ir bijis kādreiz. Te arī tagad ir smuki. Bet, nu, Nesebaras Vecpilsēta ir tipiski turistiem domāt vieta. Bet smuki, umulīgi. Te jau ir Vinarna Mesembrija. Jā, bet tur arī nepūš vējš. Jā, tur ir. Tas ir pats sliktākais, kas var būt. Jā, es gribētu iet. Arturis jau vispār filmēja.
Nu jā, mēs gribam. Tā. Labi, to frāzītes izgriezīšana. Te augšā. Lejā? Nē, tad mēs ies lejā. Tur ir kā dēlīšana. Ei, Valdim, te būtu paradīze. Jā, somas visādas te ir. Visādi koki izstrādājumi pa pilnam. Sievišā zaķas. Jā. Jā, baznīciņas te viena pie otras. Pirkt te var visu kaut ko. Te ir suvenīru vairāk nekā sajēgas.